jānoņem viena mala šādā te veidā. Tāda kā trapece sanāk. Un pēc tam iekšā liek, šis pēc diametra izskatās, ka nederēs, bet apmēram princips ir tāds, ka iekšā ieliek un tad sāk svilpot. Es parādīšu varbūt to gatavo, kas sanāk tā koka. Tad šeit jau ir tā svilpe sataisīta un nākamais ir jātaisa caurumiņi jau. Tā kā mēs taisījām arī tā niedru stabulē, tad arī koku stabulēm, lai varētu mainīt toni, lai nav tikai viens svilpiens kaut kāds. Tad taisas caurumiņus. Sākumā viņus taisa vienkārši maziņus, lai ērti būtu aizsniegt ar rokām, un pēc tam, ja vajag, lai būtu vajadzīgs tonis, tad vienkārši viņu palielina to caurumu, un tādā veidā var dabūt toni tādu, kā vajag. Tā pakāpeniski to var izdarīt. Tā gluži, Vectēvam patika spēlēt ģitāru, 7-stīvu ģitāru viņš spēlē, bet tā principā nav. Bet, patika padziedāt gan mammai, gan tētim. Pašlaik meitai patīk arī paspēlēt sievai. Daži instrumenti arī tā, viņa saka, ka viņa nemāk neprot, kaut es viņai jau 17 gadus cenšos pierādīt, ka viņa māk spēlēt, bet viņa tā joprojām kautrējās, bet īstenībā vienalga viņai patīk arī. Ir daži tādi instrumenti, ko ir vieglāk spēlēt, un vienkārši viņai arī patīk, kā skan.